Mācību gads un eksāmeni noslēgušies. Absolventi gatavojas izlaidumiem un domā par nākotnes iespējām, bet pārējie izbauda siltās vasaras dienas, kā atalgojumu par mācību gadā paveikto darbu, kas šogad īpaši ražants ir bijis Lielvārdē. Jumprovas vidusskolas audzēkne Zana Dzērve ir viena no tiem vairākiem desmitiem skolēnu, kuru aizvadītajā mācību gadā Lielvārdas novada vārdu aizstāvējuši olimpiādēs un konkursos. Skatoties no šī klāsta olimpiāžu, kurās es piedalīsies, vai tie rezultāti arī, kas ir sasniegti, tas pašai ir tāds vislielākais, pašlepnums par to, ka tiešām šeit ir godalgota. Noteikti tā ir bioloģija, jo tas ir mans mīļākais priekšmets skolā, un tāpēc tur vislielākais prieks. Kā tu raugies nākotnē? Bioloģija noteikti ir tā lieta, kas arī būs numur 1 tālākā mācoties. Jā, tā kā es domāju, es ar to noteikti saistīšu savu nākotni. Konkurence starp skolām jūtami pieaugusi pēdējo 2 gadu laikā, kad izglītības sistēma un skolu sadarbība ietekmēja arī reģionālā reforma. Izglītības speciālisti atzīst, ka mazam novadam izcīnīt godalgotas vietas augstāka līmeņa olimpiādēs un konkursos kļūst aizvien grūtāk, tomēr tas nemazina lepnumu par jau sasniegto. Es domāju, ka mums rezultāti ir ļoti labi. Gadu no gada mums ir brīnišķīgi rezultāti bioloģijā, vides zinībās, visās, kas notiek. Un kā jūs redzējāt, arī šogad ļoti labi rezultāti ir valodās, latviešu valodā un angļu valodā. Es domāju, ka mums ir ar ko lepoties. Un man bija prieks par tiem mazajiem 4. klases skolēniem, kam arī bija jau godalgotas vietas matemātikā un latviešu valodā. Mēs ceram, ka viņi izaugs un izcīnīs vēl daudzas godalgotas vietas. Aizvadītajā mācību gadā Lielvārdas novada vārdus podrinājuši vairāk kā 150 skolēni. Lai gan laureātu sveikšanas tradīcijas pirmsākuma nav meklējama senā vēsturē, tā nenoliedzami ir kļuvusi par visa mācību gada kulminācijas pasākumu, kas šogad, ņemot vērā Lielvārdas 810. gadskārtas pasākumus, tika atzīmēts īpaši. Dāca Strabotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.